tos, kurus mūs vēro tiešsaistē, uzdodiet savus jautājumus komentāru sadaļā, un mēs mēģināsim rast atbildus uz šiem jautājumiem šeit un šovakar. Bet pirms mēs ķeramies klāt, atļaušos sirsnīgi sveikt dzimšanas dienā Ķekavas novadomas priekšsēdētāju Viktoriju Bairi. Aplausi! Bet tagad gan vārds jums Ķekavas novadomas priekšsēdētāju Viktorijai Bairai. Ir ieslēgts, ja? Jā, labvakar vēlreiz. Prieks jūs visus redzēt. Man liekas, man kolēģis nepieminēja, ka šogad mēs tiekamies nedaudz siltākā laikā, un jāsaka, mums arī budžets ir pieņemts, un līdz ar to arī, manuprāt, mēs varam nedaudz vairāk pastāstīt, jo ir visādi priekšdarbi veikti, līdz ar to ir arī darbi, kurus varbūt var vairāk redzēt nekā dažreiz, kad mēs sākam varbūt februārī vai martā runāt. Bet, ja mēs ejam pie tādām lielākām lietām, tad, protams, ka pirmais, par ko man būtu jāpastāsta, ir budžets. Ja mēs skatāmies tādās lielās līnijās, tad tas ir nedaudz mazāks nekā pagājušajā gadā, bet skatoties uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, esam aptuveni 50-52 miljonu apmērā, kas ir vairāk, bet jo vairāk mēs, tā teikt, ieņemam no jūsu ieņēmumiem, jo vairāk mums ir jādalās ar citiem. Un jāsaka, ka šogad mūsu iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 7,5 miljoni. Jāsaka, tāpat kā citas pašvaldības, šī gada budžetu sastādot noteikti, ka domājām ļoti par to, ka izmaksu pieaugums mūs ietekmē, un šī varbūt ģeopolitiskā situācija, jau gada vidu varētu teikt, ka ne tikai šīs divas lietas, bet arī izaicinājums ar degvielas cenām. Līdz ar to ar nedaudz nelielām bažām skatāmies uz visiem iesāktajiem projektiem, vai tur nebūs kāda veida sadārdzinājumi, ko līdz gada beigām mēs būsim spiesti domāt, kā to izdarīt un no kurienes šos papildus līdzekļus rast. Joprojām saglabājas 4 prioritārās tādas jomas, ja mēs skatāmies, kur ir šis izteikts finansējuma novirzījums, un tā ir izglītība un sporta infrastruktūra, ielas un ceļi, publiskā ārtelpa un sabiedrības drošība. Katra gada sākumā mēs noteikti paskatāmies, kā tad mēs izskatāmies no iedzīvotāju struktūras un kā mums iet deklarēto iedzīvotāju pieaugums. Joprojām ir pieaugums, nav varbūt tik strauši, cik iepriekš, bet aptuveni esam 32,000 deklarēto iedzīvotāju. Blīvums, ja mēs skatāmies, tad ir līdz Ķekavas aptuveni robežām izteiktāks, bet ir arī apdzīvotas blīvākas vietas arī tālāk. Kas iezīmējas viena no jaunajām lietām, tas ir mazie bērni. Tie ir jaundzimušie un līdz 1,5 gadu vecumam. Tur ir izteikts kritums, taču jāsaka, ka mēs neesam noteikti vienīgie. Visa Latvija un jau arī Rīga ar Pierīgu sagaida šo te lejupslīdi. Turpmākajos gados tas būs aizvien izteiktāks. Un pašvaldības bērndārzos mēs prognozējam, ka kaut kur 2-3 gadu laikā mēs spēsim uzņemt šīs saucamās mazās grupas, kas ir 2-gadnieki, varētu būt, ka tuvu pilnā apmērā. Līdz ar to šis te pašreiz tiek nodrošināts privāto bērndārzu pakalpojums, un mēs arī projektā piedalāmies, par ko izglītības pārvaldes speciālists nedaudz pieminēs. Bet, pēc 3 gadiem visticamāk, ka mēs spēsim visiem bērniņiem nodrošināt vietas pašvaldības bērndārzos. Lielākās finansējuma pozīcijas 2026. gads. Redzamākā lieta un vieta noteikti būs Ķekavas viducī, kas ir ābeļdārs, ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, ir projekts, ir iepirkums. Tagad galvenais mūsu uzdevums ir īstenot, un īstenošana noteikti ir paredzēta līdz šī gada beigām. Ķekavas vidusskolas sporta halle. Arī tur projektēšana ir galstadijā un jāveic visas vajadzīgās procedūras, lai varētu
pretendēt uz finansējumu. Un finansējuma pieejamība noteikti tad tālāk arī noteikti šo īstenošanu. Ķekavas stadions, ielas un ceļi, meliorācijas sistēmas atjaunošana Sodu kalnā. Attiecībā uz ielām un ceļiem turpinām šo te līniju. Pagājušā gadā bija aptuveni 700 000 attiecībā uz dubultajām virsmām. Šogad esam sasnieguši 1 miljonu. Jāsaka, ka mūsu cerības uz šo iepirkumu bija ļoti lielas, jo mums bija bažas, ka varbūt ne viss, ko mēs vēlamies, varbūt ietilps šajā summā. Mums par lielu prieku tomēr to visu, ko mēs vēlējāmies, var izdarīt. Attiecībā uz 25. gadu, ja apskatāmies, kā jau es minēju, ceļi un dubultā virsma, un, ja nerunājam summās, tad varam pateikt kilometros aptuveni 17 kilometri. Bedrītes, Jaunsila ceļa pārbauda, kas gan turpinās arī šogad, arī apgaismojuma izbūve, satiksmes drošības risinājumi, gan lielāki kā projektu veidos, gan arī mazāki kā šie te, kā mēs saucam, gulošie policisti. Izglītības infrastruktūrā noteikti, ka patīkami redzēt pabeigto sporta klubu, kas ir nosiltināts. Gaismas tilts noteikti privāta skola, es domāju, ir priecīgi par nosiltinātajiem hidroizolāciju. Un sākuma skolas arī esošais korpus, jeb esošā ēka ir iegūs pilnībā jaunu dzīvi, var tā teikt. Sporta laukums pie bērndārza Bitīte, gan jāsaka, kā jebkurš liels projekts viena gada laikā nenotiek. Pagājušajā gadā bija projektēšana un šogad jau saņemot finansējumu īstenošanu. Paložu kultūras nama jumts un jauniešu telpu centrs Paložos. Publiskā ārtelpa, kā līdz šim turpinājām šo te gājēju veloceļu izbūvi. Jāsaka, ka Ķekavā šis te gājēju celiņš ir pēdējais posms, kur tiek izlietots Eiropas Savienības finansējums, un pabeidzot to, tad mēs arī nobeidzam tādu vienu lielāku posmu, kas ļaus sasniegt šo te kopējo kilometru garumu. Un attiecībā uz šo gadu un nākamajiem noteikti gaidām, kāda būs valsts politika, jeb nostāja un arī jaunās programmas, jo šis gads ir pirmais, kad valsts aizdevuma prioritārajās programmās nav ceļi un ceļu infrastruktūra, kas ir ļoti atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem, jo ilgstoši, vismaz 10 gadu periodā es atceros, ka tāda bijusi iespēja. Līdz ar to arī mēs esam zināmā veidā uz pauzes, mums ir kaut kādi iesākti projekti, ko, protams, mēs kā projektēšanas stadijas pabeigsim, bet turpmāk to īstenošana noteikti būs atkarīga no naudas pieejamības. Tā teritorijas labiekārtošana, tas ir jau minētais laukums un rotaļu laukumi. Tie gan ir gan mūsu veikti, gan arī līdzdalības budžetu projektu ietvaros. Viena no tādām jaunām lietām, vismaz priekš mums, gan pagājušā gada nogali, gan šī gada sākums ir sabiedrības līdzdalība iedzīvotāju padomes. 11 apkaimes, no kurām 6 jau ir izveidots. Tā skaitā Ķekava, Jaunsils un Dzērumi. Vēl ir neliela aktivitāte Baložu un Pulkvenes apkaimē, un ar iespējām paliek vēl veidot Alejas, Mežnieki un Vārpu apkaime. Tagad es nosaukšu atsevišķi šīs iedzīvotāju padomes un aicināšu tos, kas ir uz šobrīd šeit priekšā, lai tie, kas skatās mūs attālināti un šeit uz vietas, var redzēt sejā, iepazīties vai varbūt pēc tam ir vēlme arī neformāli pakomunicēt. Katrai no iedzīvotāju padomēm apakšā ir redzams arī viņu e-pasts, uz kuru var iesūtīt šos te jautājumus un sazināties ar viņiem. Sāksim ar Ķekavas pilsētas apkaimi, Mārtiņš Zinkevits, Eduards Bortiņš, Anita Freiberga, Uģis Valciņš, Raimonds Brencis, Diāna Reinholce, Edijs Ramiņš, Gatis Līcis un Mārtiņš Paukšēns. Lūdzu! Ar aplausiem sagaidām vismaz 4 un arī šie kungi un dāmas varēs pēc tam, ja vēlme ir ar viņiem pakomunicēt un arī tālāk nodot kādus jautājumus. Paldies liels jums! Dzēruma apkaimes iedzīvotāja padome, Raitis Saulīts, Jānis Trenko, Dace Pakalniņa, Santa Jankovska un Edgars Bergmanis. Lūdzu!
Tā kā, lūdzu, iepazīstamies. Paldies jums liels! Un Jauncila apkaimes iedzīvotāju padome. Kaspars Sausais, Andris Vītuls, Gunta Vīnerte, Arnis Lapsa, Valērijas Makrekovs. Lūdzu. Šeit Brašā kunga kompānijā. Paldies, kungi. Tā kā liels paldies. Jāsaka, ka šeit mums ir visapjomīgākā prezentācija, jo tiešām ir vairāk apkaimes. Un došu vārdu saviem kolēģiem. Viņi pastāstīs detalizācijā, bet varbūt, ja ir kāda informācija pēc tam, ko jūs vēl vēlaties, noteikti pēc tam var neformālāk pakomunicēt, un arī tiks ielikts visa informācija mājaslapā. Paldies! Paldies Viktorijai! Lai iezīmētu attīstības plānus gan šajā gadā, kā arī informētu par paveikto pērn, par to mums pastāstīs attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Jānis Prūsis. Jā, labvakar. Tiešām mans vārds ir Jānis Prūsis. Esmu kopš pagājušajām brīvdienām šajā amatā jau veselu gadu. Tā kā paldies par to, kā esat mani izturējuši. Tātad priekšstādātāji jau ļoti daudz attīstības projektus iezīmēja. Un, protams, ka attīstības projekti ir vistiešākā veidā saistīti ar to, kur nauda ir pieejama, kur ir kāds ārējais finansējums un kādas ir šī finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi. Tāpēc, gan tāpēc vairāk šī iemesla pēc un citu iemeslu pēc iešu cauri svarīgākajiem projektiem, un lielā daļā gadījumi tie projekti ir tādi tā iemesla dēļ, ka ir bijis pieejams finansējums. Un mēs to ķeram un darām, cik spējam. Tātad, Ķekavas sporta centrs. Pagājušā gadā tika pabeigta sporta centra siltināšana. Tam tika iztērēts, tā kā jūs redzat, diezgan nozīmīga naudas summa, gandrīz 500 000. Bet šī projekta ietvaros nebija iespējas izveidot ventilācijas un sistēmu un apkuru uzlabot. Attiecīgi šobrīd sporta centrs to dara, ir veikts iepirkums projektē būvē un notiek līguma izpilde. Šobrīd projektēšana tuvojas finišam un attiecīgi arī uz gada beigām vajadzētu būt pabeigtam šim projektam. Nākamais. Pašvaldības policijas ēka. Vizuāli mēs zinām, kā viņi izskatās. Attiecīgi arī energoefektivitāte tur nav īpaši augsta. Esam identificējuši iespēju piesaistīt finansējumu. Ir ārējais avots. Lai šo avota finansējumu saņemtu, ir nepieciešams projekts. Tad šajā brīdī ir noslēgts projektēšanas līgums un notiek šī projekta izstrāde. Tātad ejam uz priekšu, ceram, ka tiksim arī pie būvdarbiem. Jā, ikdienā tiem, kas ar mašīnu vai kā savādāk dodas no sporta centra uz pašvaldību, uz skolu, šajā ceļā ir padarīts drošāks viens krustojums. Jā, jāsamazina ātrums. Arī es darbā var nokļūt vēlāk. Labi, par pāris sekundēm, bet vēlāk. Kas šķiet no autobraucēja viedokļa neīpaši ērti, bet tomēr šeit pārvietojas cilvēki ar kājām un daudz cilvēku, un skaitīti tie cilvēki tika. Tāpēc ir šāds risinājums, un tas ir pabeigts. Nākamais. Jauncila ceļa pārbūve. Šeit atļaušos neieslīgt niansēs tāpat kā citās prezentācijas daļās. Ja jums radīsies jautājumi, centīšos atbildēt gan pēc prezentācijas publiskā pasākuma ietvaros, gan arī būšu pieejams pēc pasākuma individuāli. Katrā gadījumā šī projekta izmaiņās, attīstībā, īstenošanā mums ir cieša sadarbība ar Jauncila iedzīvotāju padomi, kas bija pirmā, kur izveidojās. Un, jā, mēs varbūt, mūsu viedokļi dažbrīd var atšķirties, bet man šķiet, ka kopsumā iedzīvotāji ir iegūstuši labāku izpratni, kas tiek darīts, kā tiek darīts un kāpēc tiek darīts. Nesolu, ka visur mēs varēsim tādā kapacitātē izpildīt, bet šis ir labs iedīglis, kā turpināt strādāt ar projektu idejām, ar attīstības iecerēm. Nākamais. Jau priekšstādātais pieminētais gājēju un veloceļa attīstības projekts.
Tas ir ļoti apjomīgs, gandrīz 4 miljoni kopējā summa, ieskaitot visus nodokļus. Un tas ir ilgs daudzus gadus. Šajā gadā daudz, 3. Tātad šajā brīdī tas, ko mēs darām, cenšamies paspēt izpildīt pašvaldības uzņemtās līguma saistības, izbūvējot atlikušo veloceļu posmu līdz pat apvedceļam. Pie apvedceļa tur varētu būt perspektīvā daudz jautājumu par to, kāpēc ir tāds risinājums, kāpēc ne šāds. Te man jāskaidro, ka šis projekts tiek īstenots atvesļinošanās noturības mehānisma finansējuma avota ietvarā, kurš beidzās šogad, kuri ļoti daudz projekti ir sasieti kopā, ne tikai Ķekavas novada. Un attiecīgi mēs darbojamies pieejamā finansējuma ietvaros. Un ņemot vērā to, ka Latvijas valsts ceļi apgalvo, ka kādā pārskatāmā nākotnē viņi tomēr to apvedceļu kārtos un uzlabos. Tā. Ja kādam nav sanācis šodien garām vēl nobraukt un nav gadījies izbaudīt to sastrēgumu, kas tur reizēm veidojās pie Luxafora veloceļu projektā, tad šeit ir arī attēli. Man jāsaka, tuvākā nākotnē tiks uzsākt arī nākotnes ielas regulējumā krustu izbūve ar Luxaforu, kur tad arī varētu būt kādu brīdi neērtības. Bet tā vai savādāk, šajā gadā mēs to projektu pabeidzam un ticamākais tas būs vēl līdz jūlija beigām. Tātad nākamais priekšstādātājs jau iezīmētais publiskās ārtelpas projekts Ābeļdārs. Jā, mēs esam saņēmuši norādi, ka šis nav īstais Ābeļdārs, bet tomēr Ābeles mums ir. Ābeļdārs ir nosaukums, kas ir iesakņojies tautā, tāpēc mēs cenšamies pieturēties pie nosaukuma Ābeļdārs. Kas tas ir? No procesa viedokļa tas ir šobrīd iepirkuma stadijā esošs būvprojekts. Tātad būvdarbu izpilde. Ja kāds vēl vēlās pieteikties, tad līdz 14. maijam ir tāda iespēja iepirkuma procedūrā. Ko šis projekts paredz? Projekts paredz faktiski tādu multifunkcionālu labiekārtotu ārtelpu, kuri ņemts vērā gan vajadzības pēc pilsētas centrālā laukuma, lai varētu tur organizēt pasākumus, svinības, svētku egles iededzināšanu, tirdziņu izvietošanu. Tad, kad nav tirdziņa, tad, lai tomēr tā satiksme arī varētu kustēties, lai būtu rotaļlaukumi, lai būtu vidas pieejamība, kas ir no finansējuma avota, no izvirzītie nosacījumi, un, protams, apstādījumi, protams, viss, kas tur ir pieejams. Ja ir vēlmi iepazīties ar tehnisko projektu, kāds viņš izskatās, protams, tehniskā valodā, tas ir EISA iepirkuma sistēmā pieejams. Šeit arī dažas vizualizācijas no tā, ko ir ieparedzēts šajā projektā izbūvēt, izveidot. Un tad nākamais lielais bloks, ar ko man šajā pēdējā gada laikā ir nācies saskarties, ir sporta infrastruktūra no centrālajā daļā. Sporta infrastruktūra arī domas sēdē esam stāstījuši un ziņojuši, ka ir nepietiekama. Šajā novada daļā jau pilnīgi noteikti. Tāpat arī, kas ir aktuālais, kas tiek darīts šajā jomā? Atskatot sporta centru, kur jau es pieminēju, kas ir vienkārši infrastruktūras sakārtošana pēc būtības. Ķekavas vidusskolas sporta halle. Šajā brīdī ir arī iepirkuma procedūra izsludināta, projektē, būvē. Esam ņēmuši par paraugu sekmīgi citviet Latvijā jau funkcionējošas projekts, to starp Ogre un ne tikai, un attiecīgi arī veidojuši šo darbu uzdevumu, šo redzējumu, kā mēs tālāk varam nonākt pie infrastruktūras. Tā kā tas ir dienas kārtībā, tiek risināts, protams, tālākā realizācija lielā mērā būs atkarīga no finansējuma pieejamība. Bet šobrīd šķiet, ka varēsim. Attiecībā uz Ķekavas stadionu izbūvi, jeb līdzās Audas treniņu laukumam. Šajā brīdī arī ir izsludināta iepirkuma procedūra. Arī, ja ir interese, piesakaties,
ja kaut kas nav skaidrs, uzdodiet jautājumus. Jautājumi un atbildes ir pieejami arī šajā pašā publisko iepirkumu sistēmā. Nu jā, un kā jau priekšsēdētāji atzīmēja, daudzi un dažādi projekti tiek īstenot līdz budžeta ietvaros. Ķekavas novads ar to ir bijis savulaik pirmrindniekos, ka līdz budžetēšana tika ieviesta ātrāk nekā normatīvi akti to obligāti paredz. Šāda pionieru pieeja nozīmē, ka arī vieniem no pirmajiem ir nācies saskarties ar visnotaļ pamatīgiem izaicinājumiem, īstenojot līdz šim apstiprinātos projektus. Kādēļ? Tādēļ, ka, protams, piesaka jebkurš cilvēks šīs idejas, jebkura biedrība arī agrākos uzsaukumos. Un būtu diezgan muļķīgi prasīt, ka projekta pieteicējs uzreiz ir padomājis, vai tur pienāk ūdensvads, vai tur būvizmaksu kalkulācijas ir korektas, vai gadījumā šīs bērnu rotaļu laukuma skices nav aizsargāts ar autortiesībām, kur ar autoru īsti nav iespējams vienoties, un tā tālāk. Tātad ir saprasts, ka līdzinājā procesā ir bijušas problēmas, ir bijuši izaicinājumi. Tāpat, kas vēl ir mainījies, kopš Ķekavas novadā šie līdz budžetēšanas projekti tika uzsākti, ir stājies spēkā nacionālais regulējums, kas paredz, cik daudz naudas ir jāparedz šim budžetā šiem projektiem, kas var balsot, tātad jebkurš iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, arī projekta idejas var iesniegt jebkurš no 16 gadu vecuma. Tāpat arī nacionālā mērogā ir izveidota projekta šim mērķim līdz budžetēšanas procesam speciāla platforma vietnē Geolatvija LV. Un sekojot gan šai pieredzē, gan normatīvu aktu izmaiņām, arī Ķekavas novadā ir izdot jauni saistošie noteikumi, kas nosaka to procesu, kā tad īsti notiek. Kāda ir būtiskākā izmaiņa no līdzinājās pieredzes? Pirmām kārtām, atbilstoši nacionālām regulējumam, balsot var jebkurš, un arī ideja iesniegt var jebkurš no 16 gadu vecuma iedzīvotājs. Tātad tā pieeja, kas bija attiecībā uz biedrībām, uz vienu gadu vienam jā, uz otru gadu otram nē, šī pieeja vairs nepastāv. Tāpat ir mainījusies balsošanas kārtība, ko jau es pieminēju, Geolatvija LV. Un ir ieviest diezgan garš periods projektu ideju izvērtēšanai. Pirms tās vispār tiek izliktas uz balsošanu. Kas ir svarīgi šobrīd? Šobrīd, ja jums ir ideja, lūdzu iesniedziet to portālā Geolatvija LV. Ja jums ir kādas neskaidrības, gribas pakonsultēties, vai kā atspogļot tāmes, jo šajā reizē kaut kādas pamattāmas tomēr ir nepieciešams, vai nav skaidrs, kā darboties ar Geolatvija LV, tad ir pieejami 2 attīstības būvniecības pārvaldes darbinieki, ar kuriem var konsultēties un kuri ir kompetenti šajās jomās. Tātad par Geolatvijas LV funkcionalitāti Kristīna Āzere, telefona numurs ir pieejams prezentācijām. Un savukārt par būvniecības jautājumiem, par inženieru komunikāciju piesaisti, par to, vai projekts varētu tikt realizēts no būvniecības viedokļa tajās summās, tad par šo labāk konsultēties ar attīstības būvniecības pārvaldē strādājušo pieredzējušo būvnieku, projektu vadītāju amatā Ronaldu Miezeru. Tātad būtiskais. Līdz 31. maijam iesniedzam ideju. Pēc tam seko vasaras periods, kurā speciāli šim mērķim izveidot komisiju, kurā ir iesaistīti tie cilvēki, kuriem pēc tam tās idejas būs jārealizē. Tajā esmu es, tajā ir Melnieka kungs un ne tikai. Skatīs šīs idejas, un ja būs neskaidrības vai būs šķitīs, ka ir neprecizitātes, tad projekta idejas autors var tikt lūgts atnākt izskaidrot, uzrakstīt, varbūt izskaidrot, varbūt nedaudz pieprecizēt, lai tomēr to projektu ideju. Tā teikt, komunikācija projektu idejas uzlabošanā. Tam ir atvēlēta visa vasara. Mērķis ļoti vienkārši, lai mēs tās idejas tiešām varētu realizēt tādas, kā tās tiks izliktas balsošanā. Un septembrī tad tas patiesības brīdis,
iedzīvotāju balsojums. Kam balsošanai būs atvēlēts 30 dienas, balsot varēs portālā Geolatvija LV. Ja nu kādam ir problēmas vai kādas neērtības izmantot Geolatvija LV, tad balsot var arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros. Lūdzu, nekautrējieties, nāciet, dariet. Balsot var jebkurš iedzīvotājs par jebkuru no idejām, kaut vai visām. Nav obligāti jābūt piesaistīt konkrētās apkaimes iedzīvotājiem. No savas pieredzes var teikt, ka es esmu arī balsojis par mežnieku apkaimes projektu. Tiesa gan neesot vēl šajā amatā. Lūk, balsošana ir tas īstais patiesības brīdis, un pēc tam seko tikai mehāniska lēmuma pieņemšana. Un lēmuma pieņemšanas par projektu īstenošanu mehānisms ir ļoti vienkāršs. Mēs pašvaldībā saņemam informāciju par to, kura ideja saņēmusi vislielāko balsu skaitu. To mēs bez ierunām pieņemam realizēšanai. Nākamo mēs skatāmies ideju, kur ir saņēmusi nākamo lielāko iedzīvotāju balsu skaitu. Un tādā gadījumā, ja šī ideja ir citā apkaimē, nevis tai pašā, kur jau ir kāda ideja atbalstīta, tad tai tiek piešķirts finansējums. Bet, ja Ķekavā viena ideja jau ir atbalstīta, tad piedodiet, bet Ķekavai otra ideja netiks atbalstīta, kamēr visām apkaimēm netiks vismaz pa vienai. Šajā gadā piešķirtais budžetus līdz budžetēšanas projektu īstenošanai ir 250 000. Un darbosimies šī budžeta ietvaros. Tā, īsumā mana prezentācijas daļa tā ir visa. Kā jau es teicu, esmu atvērts jautājumiem gan šajā ietvarā, gan arī uzkavēšos pēc sapulces. Ja ir jautājumi, nāciet klāt, varam izrunāt. Paldies! Paldies, Jānim! Par pabeigtajiem un arī plānotajiem darbiem īpašumu un būvniecības jomā mūs informēs īpašumu pārvaldes vadītājs Edgars Melnieks. Jā, labvakar visiem Ķekavā. Kā jau iepriekšējā runātāja stāstīja, mūsu ieskatā darīts gan pagājušajā gadā diezgan daudz. Šogad arī neplānojam apstāties ar tādu pašu tempu, iespējams pat vairāk darīt. Bet ko tad mēs esam izdarījuši? Bet īsumā, lai nekavētu jūs laiku, lai palikt vairāk laiku uzdot jautājumus. Tātad gribēju jums pastāstīt par vienu jaunumu. Burtiski šajās dienās ir uzlabota pašvaldības mājaslapā atrodamā digitālā autoceļu un ielu karte ar jaunu rīku vai jaunu funkcionalitāti. Iepriekš tur bija tikai zila krāsa un tāda ķieģeļa sarkana. Šobrīd ir arī dzeltena un, ja ieskatītos uzmanīgāk, arī pelēka, tad dzeltenā un pelēkā krāsa nozīmē iela apgaismojums. Dzeltenā krāsā iezīmēti ir tās laternas, precīzi gaismekļi, par kurām tur rūp Ķekavas novada pašvaldība. Pelēks ir citu īpašnieku īpašumā esoši iela apgaismojuma gaismekļi vai infrastruktūra. Tad, ja kādam rodās jautājumi par to, varbūt kāda lampa nedeg, varbūt kāda nepareizi spīd vai kā savādāk, tad atverot šo te karti, es domāju, ir mazāk šaubas, pie kā vērsties. Dzeltenais noteikti pašvaldībā, pa pārējiem būs grūti atbildēt, bet, protams, ka jautāt var. Bet kopsumā pa mūsu ceļu tīklu, kopā pašvaldībai ir rūpi jātur pa 430 km garu ceļu tīklu. Protams, ka tie visi nav pašvaldības ceļi, tie ir arī pašvaldības nozīmes ceļi, kas ir salīdzinoši jaunievedums. Šo ceļu uzturēšanu mēs mēģinām, tieši pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanu mēs mēģinām, bet veicam atbilstoši saistošiem noteikumiem, bet, protams, ka saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Un viens no šiem izaicinājumiem ir tāds, ka pašvaldība nevienmēr, pašvaldība ir informācija, kā šie ceļi ir veidoti, kā viņi būvēti, kāpēc viņi būvēti, kāda viņi būvēti, ar kādām tehnoloģijām, kas viņus ir būvējis. Lūk, un, protams, kad ir atsevišķi gadījumi, kad varbūt mums nav īsti veicies, bet, tad, protams, mēs atvainojamies par šo te un mēģinam novērst visus iepriekš radītos neērtības un, kā teicu, mācamies, bet par pašvaldības ceļiem mēs esam droši. Un
turam rūpi. Bet arī vēl viena interesanta lieta, tad, kā redzam šajā te slaidā, gāja velo celiņu tīkls mums visu laiku palielinās, šobrīd tas ir 36 km garš, bet tas nav tikai gāja un velosipēdistu apvienoto celiņu, tur uzskaitīt arī visi ietves un visi infrastruktūra, kas pieguļ pie ceļiem, kam ir atbilstoši apzīmējums. Nu, tātad, un vēl viena lieta, ko arī ar ko gribēju dalīties, tad šis te jaunievedums zeltanie apzīmējumi kartē, tas ir jau apgaismojums, kā teicu, un kopā mēs turam rūpi par aptuveni 5000 laternām. Šis te skaits arī visu laiku nemitīgi ir mainīgs, jo tiek būvēti jauni un par to vēlāk. Tad šeit īsumā par paveikto pagājušā gadā kontekstā ar iepriekšējo runātāju pieminētajām dubultajām virsmām. Tātad, bet nelasīšu visus tos ielu nosaukumus. Es domāju, visi, kas izmanto šīs ielas, zina, par ko ir runa šai sarunā un kas ir slaidos attēlots. Tātad tas ir 2025. gads. Ir aptvertas visas apkaimes, Ķekavas pagastā un Ķekavas pilsētā. Pie tā arī pieturēsimies arī 2026. gadā. Lūk tā. Tātad šeit arī ir iela apgaismojums. Mēs esam arī strādājuši pie iela apgaismojuma. Pagājušā gadā ir uzprojektēts iela apgaismojums Odukalnā, kas kaut kādā saprātīgā nākotnē arī tiks realizēts. Bez šo te grāns ceļu dubultās virsmas apstrādes arī ir veikti atsevišķās vietās iekšpagalma uzlabojumi. Viens no izaicinājumiem bija Rīgas iela 36. Apjomīgs sarežģīts objekts, bet izdarīts un izdarīts. Jācer, ka labi. Bija arī tāds objekts gaismas 19, korpus 13 un arī dienvidu ielas posms tika sakārtots. Vecais sabrukušais asfalts šobrīd ir tāds, pa kuru pašiem mums nav kauns braukt un iet tā kājām. Kā jau arī iepriekš tika minēts, esam uzlabojuši vienas no pašvaldības ēkām hidrotehnisko stāvokli pamatiem. Ir atjaunot šī hidroizolācija un šobrīd tā ēkai ir arī plānots ievierīkot patvērtni, bet par to jau kaut kad nākotnē. Tad arī infrastruktūras uzlabošana nav aizmirsta. Mēs esam atjaunojuši gāja laipu. Jenčos, tie, kas ir Jenču apkaimē dzīvojuši cilvēki zina, par ko es runāju. Tur bija avārijas stāvoklī esoša gāja laipa un bija iedzīvotājiem apgrūtināti nokļūt līdz autobusu pieturai. Pie mums vērsās vairāk iedzīvotāju lūgumiem šo te funkcionalitāti nodrošināt un līdzīgi kā Ķekavā, tāpatās arī tur jauna tehnoloģija ļoti jācer, kad ilgstoša noturība šim kompozītu materiālam un tāpēc ir izvēlēts šīs, kā arī daudz iedzīvotāji iepriekš bija lūguši, ņemot vērā Ķekavas apejas būvniecību, izteikuši vēlmi, ka ir sarežģīti nokļūt no vienas autoceļa A5 puses uz otru. Un tur jau pagājušā gada sākumā ir radīts šis šķērsojums, kas arī, cik noprot, tiek diezgan aktīvi izmantots. Kā arī iedzīvotājiem svarīga lieta bērnu rotaļu laukumi, arī pie tā mēs strādājam gan dažādās formās un dažādos veidos, bet šeit vairāk ir akcents uz šo te Ķekavas parkā esošo rotaļu laukumu un tur izvietots ir jauns iekārts, bet šogad mēs arī esam domājuši par to, kā tur uzlabot segumu. Mūsu sadarbības partneriem ir noslēdzies iepirkums par seguma uzlabošanu, viedosim skices un jācer, kad tuvākā nākotnē šis laukums tiks uzlabots. Tātad arī melorācija ir svarīga lieta, par ko tur rūp īpašuma pārvalde. Pagājušā gadā mēs esam izstrādājuši būvprojektu Odukalnā melorācijas grāvja pārbūvēji. Šogad viņš ir jau izsludināts iepirkums, gaidam rezultātus un pēc tam mēs arī esam pieteikušies Eiropas Savienības finansējumu saņemšanai. Jācer, ka mūsu Eiropas finansējumu piešķirs un varēsim šogad to grāvi atjaunot. Nākšā lieta, kas ir svarīga šobrīd visiem pavasarī, tas ir dārzu apkopšana, uzlabošana, un tāpēc jau kādus vairākus gadus Ķekavā ir izveidots dārzu un parku atkritumu laukums, kur katrs iedzīvotājs savā dārziņā savāktos
lapas, zārus un šādi te bioloģiski noārdāmos atkritumus var nogādāt laukumā. Viņš ir Celtnieku ielā Ķekavā. Tad laukuma darba laiki ir minēti arī slaidā, bet mūsu ieskatā tas ir atbilstoši cilvēka aktivitātei. Tad tās ir piekdienas un sestdienas, dienas nogali kārtīgi esam pastrādājuši dārsā. Mums ir radījušies kaut kādi atkritumi, mēs viņus varam tur nogādāt pilnīgi bez maksas. Un tad cik mēs zinām, tad šis laukums ir ļoti, ļoti izmantots. Tur gadās pat brīži, ka jāstāv rindās ir. Bet tas, protams, ir mainīgs pavasarī, rudenī viņš vairāk tiek izmantots, vasarā iespējams, ka mazāk, bet jebkurā gadījumā viņš atvērts ir šajā te noteiktajā periodā no 6. mārta līdz 1. decembrim. Lūk tā. Tātad, ko mēs plānojam 2026. gadā? Arī varbūt nestāstīšu detaļās kartēs, jūs visi varēsiet redzēt, pamatā šie slaidi ir par ceļu uzturēšanu. Bet, ja ir kāds jautājums, tad pēc tam arī būsim gatavi atbildēt. Kā iepriekš arī teicu, tad izvēlēts ir tā, lai šie objekti, lai aptver visas apkaimes un arī tik ņemt vērā iedzīvotāji iepriekš iesniegumi, lūgumi un arī šo te ceļu novietojums un kā tas kopā iekļaujas infrastruktūrā. Piemēram, Akotu iela. Mēs zinām, ka viens posms ir asfaltēts, ieskauj no visām pusēm šo ielu. Asfalts tiek izmantots arī pastaigām, tā ir Vecā Baušku šoseja. Vietējie droši vien viņi zina, tāpēc arī Akotu iela no paša šī te valsts bijušā galvenā autoceļa tāda reģionālā līdz upei, Titurgas upei tiks fragmentāri veikt šīs dubultā virsmas apstrāde, lai viņš būtu viendabīgs. Tad arī Vimbukrogs nav aizmirsts. Arī Vimbukrogā vairākas ielas, arī tādas kā Zvejnieku iela sen prasīt, Rīgas ielas turpinājums, tad tur tiks veikt šī dubultā virsmas apstrāde. Protams, Loriķa laukā turpinam darbus, gan tie pārstrādā pašvaldības nozīmes ceļi, bet tās ir maģistrālās ielas, ikdienā izmantotas, lai cilvēki nokļūtu no sava dzīvesvietas uz vēlamo galamērķi, tāpēc arī šīs ielas ir izvēlētas. Tad arī Ķekavā, protams, šīs arī ir pašvaldības nozīmes ielas, bet, kā zināms, viņas pamatā savieno šo te Ķekavas centru ar visiem iedzīvotājiem iecienot to vēsturisko atpūtas vietu Dambīts, tad varēsim nokļūt no ciemata tur, neejot pa Putekļainu ceļu. Tad, kā arī iepriekš teicu, tad Ķekava, šī arī ir Loriķa lauks. Tad Ķekavas tā kā bišķiņ robeža jau tālā. Jā, arī visiem zināms ķekaviešiem, kad braukto gar māju Gaismas ielā 5, kas iet uz Brāļu kapiem, ir gaužām bēdīgā stāvoklī. Visu laiku tur bija problēmas ar to, ka šis ceļš nebija ne pašvaldības nozīme. Šobrīd tas status viņam ir mainīts, tāpēc beidzot varēsim šo brauktu arī salabot. Tieks ikdienā izmanto viņu un dzīvo pie tās mājas. Es domāju, ka būs mums priecīgi par šo mūsu paveikto. Tad arī citā Ķekavas nostūrī, tad Celtnieku iela varbūt nostūrī, bet es domāju, ka tas jau pat centrs ir. Tad Celtnieku iela, Vanadziņa iela, lūk, arī Odukalnā, diezgan daudzās ielās tiks veikta šī dubultā virsmas apstrāde, tur, kur tas ir iespējams, tā skaitā arī Mālu ielā. Lūk, arī dzērums nesam aizvirsuši. Arī dzērumos viens ceļš tiks, tāpat kā pagājuši gadu arī darīts, melns. Un Jēņči, protams, arī svarīgi apkaimi, arī tur vairāki ceļi. Šogad tiks uzlabot un cilvēkiem vairāk nebūs jābrauc pa dubļiem vai putekļainiem ceļiem. Tur, kur tas iespējams. Arī par ielu apgaismojumu, kā iepriekš teicu, tad pagājuši gadu bija šī apkaimē uzprojektēts viens ielu apgaismojuma posms šogad. Tātad Kroksilā Liepzieda iela, no sākuma uzprojektēsim ielu apgaismojumu pēc tam un izbūvēsim viņu. Iepirkums ir izsludināts, tā kā ja šeit ir kāds projektētājs vai būvnieks, kas būvē ielu apgaismojumu, laipni aicināt pieteikties. Un arī ir paredzēts uzprojektēt šo te ielu apgaismojumu Pļauvielā, par ko iedzīvotāji vairāk kārti lūguši, bet tur gan projekts, bet secīgi arī pēc tam būvdarbi. Lūk tā, arī viena svarīga lieta, ko iedzīvotāji mums arī šogad ir lūguši un prasījuši, tas ir ietve gar Dārznieku ielu.
Tad mēģināsim uzprojektēt, objekts sarežģīts. Iespējams, ka tiek skartas kaut kādas intereses, ne tikai pašvaldības, tāpēc secīgi pēc tam, kad tiks atjaunot šis te grāvis, par ko es iepriekš stāstīju, tad arī šobrīd taisam projektu un secīgi pēc tam, tad jācer, ka nākušā periodā spēsim atrast finansējumu viņu arī uzbūvēt. Nu, lūk, arī līdzīgi kā pagājušā gadā, arī pieturamies pie tās pašas principa, ka tad, kad iedzīvotāji nosiltinājuši savas mājas un ir veikta energoefektivitātes uzlabošana šiem mājām, tad, protams, ka pašvaldība arī sakārto savus pievadceļus, kas atrodas uz šīs te mājas tūmā, un šogad ir plānots atjaunot segumu pie Gaismas ielas 19 korpus 15 un Gaismas 19 korpus 10. Kā arī teica par rotaļu laukumu, tad arī to mēs arī turpināsim uzlabot. Šeit ir minēta rotaļu laukumu, kas tiks šogad sakārtoti. Paldies! Droši vien kāds cits runātājs izstāstīs par kaut ko interesantāku. Nekā tikai ceļi, ja? Bet jebkurā gadījumā paldies, Edgar! Tad jau jāsaka tā, par labi izgaismotiem un salabotiem ceļiem jau pēc 35 dienām visā Ķekavas novadā varēsim baudīt jau Ķekavas novada svētkus. Un par to, kā tad mums ir gājuši svētkos gan pagājušo gadu, gan arī kas beidzot varbūt atklās, kas ir gaidāms šogad, par to Ķekavas pagasta kultūras centra direktors Ēriks Laime Babris. Jā, labvakar vēlreiz. Jā, Jānis jau laikam kādu 8. reizi, vai 6. reizi, šī 6. reizi, jā, jau 6. reizi mēģina izdibināt Ķekavas novada svētku programmu. Pavisam drīz, varbūt tieši šovakar kāds mākslinieka maska kritīs un nosaukšu, bet nedaudz atskatīsimies uz paveikto aizvadītajā gadā. Aizvadītajā gadā mēs tātad veicām pilotu projektu apkaimju pasākumi, kur tā lielākā vērtība bija tā, ka tā iniciatīva nāca no jums, iedzīvotājiem, kopā ar kādu no kultūras centriem tika īstenotas vairākas aktivitātes. Un viena no šādām aktivitātēm šovakar, kur gribam izcelt, ir dzērumos 30. augustā ar lielisku, gana latvisku un tādu skaļu pasākumu, neskatoties to, ka drusku lija lietus, bet māksliniecei ir tāda viena dziesma arī novadsvētkos, viņa tieši, ka uznāca skatuves, sāk līt lietus, un tad viņi nodziedāja to lietus atbaidīšanas dziesmu un pazuda, un dzērumos bija tieši tāpat lija lietus, viņi uznāca, nodziedāja dziesmu, viņa lietus aizgāja. Nu, lūk, bet stāsts nav par lietu, bet par to, ka, jā, bija tātad iniciatīva, kur tika atbalstīta un kopā ar iedzīvotājiem radīts skaists pasākums. Šis bija tātad apkaimi pasākumu finansējumā, bet vēl bija tātad vēlamies izcelt šodien 2 aktivitātes Jaunsila svētkus, kur savukārt arī tātad pašvaldības finansējumu apgūstot vietēji iedzīvotāji sarīkoja sev skaistu pēcpusdienu, skaistu pasākumu, un tieši tāpat arī bija Mežnieku apkaimē, kur tātad arī ar pašvaldības finansējumu apgūstot, gan citā projektā, bet tika saorganizēts ļoti, ļoti skaists un vērienīgs pasākums. Un jā, tad secinājām, ka šis tomēr strādā, un arī šajā gadā tātad esam nonākuši pie tā, ka šogad 20 000 ir kopējais finansējums, esam jau tuvu tam, lai izsludinātu ideju konkursu, šonedēļ tiks izsludināts šis ideju konkurss. Savas idejas par šiem pasākumiem ir aicināts iesniegt jebkurš, biedrības, nodibinājumi un arī vienkārši iedzīvotāju aktīvistu grupas, un tad attiecīgi cerams, ka katrā apkaimē, jo kopā mums ir 11 apkaimes, nu šobrīd tātad pēc finansējuma varētu teikt, ka mēs varam tikai 10 apkaimēs īstenot, bet ja būs tiešām visās 11, es domāju, ka arī tos 2000 vēl tai 11 apkaimē mēs noteikti budžetā noteikti atradīsim. Tātad, jā, pavisam drīz šonedēļ tiks izsludināts šis ideja konkurss, sekojiet līdzi, nāciet ar savu iniciatīvu, lai atkal šovasar vai līdz rudenim tātad notiktu skaisti pasākumi tieši jūsu dzīves vietās ar jūsu iesaisti, ar jūsu idejām. Un jā,
droši vien arī es šobrīd samulstu sports un kultūra, bet jā, mēs draudzējamies. Un, ja kultūrā lielākais notikums ir Ķekavas novada svētki, tad sportā lielākais novada pasākums ir velo brauciens, kas notiks 1. maijā. Šeit mēs redzam, ka tātad 1454 entuziasti no visas Latvijas ir jau pieteikuši dalību. Tas ir superīgi, bet tiem, kas neminās tajā dienā, ir jāņem vērā, ka būs satiksmes ierobežojumi. Tad jūs tur redziet, kurā vietā un no cikiem līdz cikiem būs jārēķinās ar to, ka droši vien nedrīkstēs uz ceļu uzbraukt, būs jāpastāv, jāpamāja velo braucējiem, bet pasākums grandios, atpazīstams un varam būt lepni, ka mums novadā šāds pasākums notiek. Un visbeidzot, Ķekavas novada svētki jau pavisam drīz tiešām. Vēl tikai, cik tu teici, tu biji saskaitījis, Jānis? 35. 35 dienas īstenībā mēs varētu sākt atskaiti, jā, 34, 33, bet jā, pavisam drīz Ķekavas novada svētki. Šogad svētku svinēsim 3 dienas visā novada teritorijā, arī ar dažādām aktivitātēm. Sāksim tātad 4. jūnijā Daugmalē, Rāmavā un Baldonē. Un tad jau pēc tam 5. jūnijā būs Baložos koncerts, arī jau neatņemama sastāvdaļa mums ir Vistiņu fests. Sadarbība ar Ķekavas Foods akcijas sabiedrību. Ja nemaldos, šis jau būs 3. vai 4. gads, kad tātad viņi nāk novada svētkos ar savu programmu un tātad kopā iepriecinām mūsu iedzīvotājus, respektīvi jūs, mūsu visi priecājamies. Un jā, noslēguma diena 6. jūnijas, kur tātad visu dienas garumā dažādas aktivitātes, lielā skatuve ar māksliniekiem un kas pats galvenais droši vien daudziem ir zaļuma balva līdz rīta gaismai. Un šogad, to gan es varu atklāt, zaļuma balva būs līdz 4 rītā. Stundu ilgāk kā pērn. Un es savas uzrunas sākumā solīju, tad varu atklāt jau 2 māksliniekus. Viens no tiem ir mūsu novadnieks, Justs Irmais ar pavadošo grupu. Viņš ieskandinās 6. jūnijā, un ir mums tāds daudzsološi 2 puiši Jūt, kas nav gan vietējie, bet viņi arī Ķekavas novada svētkos piedalīsies. Un šobrīd aicinu, tūlīt, man liekas, vai ir izsludināts, jau var minēt nākamos. Jānis arī var piedalīties māksliniekus, un jau pavisam drīz jau mēs uzzināsim pilno programmu. Tā kā Tā ir zaļumballē, kas būs? To mēs arī paturēsim intrigā, bet būs dzīvā mūzika, dziedās, spēlēs dzīves instruments, DJs arī būs, bet ballē būs dzīva mūzika. Jā. Bet varbūt, lai atkal intriga, drusku cita grupa nekā aizvadītos 2 gadus. Paldies! Paldies! Par aktualitātēm izglītības jomā pirmsskolas izglītības atbalsta vadītāja Vera Kļaviņa. Uz to pusi. Jā, labvakar par aktualitātēm izglītībā un jaunatnes jomā. Tātad 2025. gadā viens nozīmīgs solis Ķekavas novada izglītības attīstībā ir apstiprināta Ķekavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas stratēģija līdz 2031. gadam. Nemazāk nozīmīgs solis, pat arī jāsaka tā, ka ļoti arī nopietnas. 2025. gadā arī apstiprināta kārtība par kārtībā, kādā pašvaldības sec transporta izdevumu kompensāciju pedagogiem. Tātad ir šīs atbalsts, lai gan piesaistītu pedagogus, gan arī, protams, lai noturētu pedagogus mūsu novadā izglītības iestādēs. Pašvaldība arī 25. gadā un arī šogad turpina sniegt atbalstu, stipendijas pedagoģijas studentiem, tiem arī, kuri jau strādā novada izglītības iestādēs vai arī, kuri plāno strādāt novada izglītības iestādēs. Šogad ar martu ir palielināta pirmskolas pedagogu palīgu atlīdzība par 5,4% un 2026. gadā valsts mērdotācija pedagogu atalgojumam te ir sasniegusi 12 miljonus eiro, kas ir pat 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Tad par izglītības un jaunatnes jomas projektiem. Viens no projektiem, ko mēs īstenojam, ir bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Ķekavas novadā. Šī projekta ietvaros 250 bērni apgūst izglītību privātās izglītības iestādēs, un vecākiem tātad tās izmaksas ir līdzvērtīgas kā pašvaldības izglītības iestādes, tātad vecāks maksā tikai par ēdināšanu un interešu izglītības pakalpojumu. Tad viens projekts proti un dari. Šis projekts ir mērķa auditorija šī projekta ir jaunieši no 16 gadu vecuma, kuri šobrīd nestrādā un nemācās. Tātad šiem jauniešiem tiek dota iespēja iesaistīties šai projektā, gan apgūstot izglītību, gan arī iegūstot arodu. Bezmaksas digitālo prasmju apmācība iedzīvotājiem, tūlīt gan viņš arī noslēgsies, līdz 30. aprīlim vēl turpinās, un konkrēti Ķekavas pagasta bibliotēkā notika mācības, bet ir vēl arī iespēja pašmācības ceļā līdz 31. maijam arī iesaistīties šajā projektā. Ir arī Erasmus dažādi projekti, ko mēs iztenojām, un ir prieks un lepnums, ka mūsu visas izglītības iestādes, gan pirmskolas, gan skolas, gan profesionālās izglītības iestādes ievirzas, tiek iesaistās šajos projektos pedagogi un skolēni. Un visbeidzot par jaunatni ir, kad 2025. gadā tika izstrādāta, un šajā gadā aprīlī apstiprināta arī jaunatnes politika, un ikdienā jauniešiem ir pieejamas telpas Ķekavā, Jaunu ideju centrā, un ar šī gada februāri ir atklātas jaunas telpas jauniešiem Baložos, Purva iela 2-4. Tur jaunieši var droši nākt, saņemt arī diezgan informāciju daudz par dažādiem projektiem, ko sniedz mūsu konsultanti, jaunatnes lietu speciālisti, kā iesaistīties gan Eurodesk aktivitātēs, gan arī citās dažādās aktivitātēs un citā arī informācija. Paldies! Paldies, Verai! Tūliņ jau būsim pietavojušies jautājumu, atbilžu un ierosinājumu sadaļai, bet vēl par sociālo nozari, proti kādas aktualitātes sagaidāmas. Ķekavas novada sociālā dienesta vadītāja Agnese Mēnce-Katkeviča. Labvakar visiem! Jā, tātad es jūs informēšu par aktualitātēm sociālos pakalpojumos un sociālā palīdzībā. Tātad šogad tieši sociālajiem pakalpojumiem un palīdzībai ir atvēlēti tieši par 300 000 vairāk nekā iepriekšējā gadā, un šī summa šogad sastāv 1,5 miljoni eiro. Tāpat arī ir palielināti ienākums sliekšņi trūcīgām maznodrošinātām mājsaimniecībām. Tad sociālā palīdzībā ir palielināts pabalsts rehabilitācijā bērniem, kuriem ir noteikti invaliditāte no 600 uz 700 eiro. Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai, šī pabalsta kopējais apjoms ir palielināts no 20 uz 30 000. Un tātad ar ienākumu izvērtēšanu, kas ir tieši mērķēts trūcīgām maznodrošinātām mājsaimniecībām, pabalsts veselības aprūpē ir tiks palielināts no 350 uz 400 eiro, un pabalsts mācību piedarumiem vai skolas apģērbam no 35 uz 70 eiro. Tāpat ir palielināts pakalpojuma izmaksas, kas ir atelpas brīdis, kas ir ģimenēm, kurās auga bērniņš ar invaliditāti, un kuram ir noteikti īpašā kopšana. Šeit paredzēts pabalsta apjoms ir 3000 eiro, kas iepriekš bija 1500 eiro. Un tātad par pakalpojumiem. Mentora pakalpojums jauniešiem
Šis stundu skaits tiks palielināts no 90 uz 300. Tāpat tiks sekti izdevumi atbalsta pasākumiem 30 eiro apmērā mēnesī. Tad strādājām pie jauna jauniešu sociālā pakalpojuma, kas ir jauniešiem rehabilitācijai. Un tāpat arī pie sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu, kas ir mērķēts atkarīgām personām. Un, protams, arī par preventīvo darbu. Mēs vadām atbalsta grupas dažāda vecuma bērnu vecākiem, un viena no atbalsta grupām ir bērnu emocionālā audzināšana. Tas ir domāts mazuļu un pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Vēl viena atbalsta grupa ir kā ar mīlestību un cieņu bērnam noteikt robežas, arī pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Tad ir Stop 47 pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir mērķēta bērniņiem ar uzvedības grūtībām, un šeit tiek strādāts gan ar bērniem, gan ar vecākiem, gan ar pirmsskolas pedagogiem. Un vēl ir viena atbalsta grupa ceļvedis audzinot pusaudzi, kas ir mērķēts tā kā pusaudžu vecākiem. Paldies, tas man viss. Paldies, Agnesei. Nu ko, pirms otrās daļas divas svarīgas lietas. Viena no tām ir proti jautājumi par kapitāla sabiedrībām un viņu kompetences jautājumiem, kas skar māju apsaimniekošanu, šeit šovakar apspriesti netiks. Ja radīsies kādi jautājumi, tad rosināsim konkrēto apsaimniekotāju organizēt atsevišķu sapulci par iedzīvotājiem interesējušiem jautājumiem, kā saka, lai jau var tad dziļāk to visu apskatīt. Un otrā lieta par tātad norisi, kādā mēs uzdodam jautājumus. Ja ir radies kāds jautājums, tūliņ šeit parādīsies mums arī mikrofons. Nākam priekšā, stādāmies priekšā, ja mūs vēro arī tiešsaistē. Atgādināšu, ka tie, kuri mūs vēro tiešsaistē, droši rakstām savu jautājumu komentāru sadaļā. Tātad, jā, stādāmies priekšā, uzdodam jautājumu, daram to konstruktīvi un cieņpilni un, kā saka, no vietas.